Labdien, dārgie viesi, kolēģi, dombiedri. Sveicināti arī prorektora kungs, godātais. Paldies par tādu novērtējumu, ka es varu norganizēt sniegu, lietu, sauli. Tas, protams, ļoti patīkami. Tas noteikti ir tā iemesla dēļ, ka jau ir notiek jau 9. mūsu organizētā konferences. Noteikti, ka iemaņas vienkārši ir arī tādā virzienā. Bet, ja mēs runājam par to, par ko ir mūsu konference, jau 9. Tad mēs varētu tādu retrospektīvu nedaudz atskatīties. Un pirms tiem 9 gadiem mēs saprotam, ka tomēr tad bija mazliet savādāk gan uztvere, gan varbūt iluzorāks priekšstats par to, kur mēs esam, kurā vietā ir mūsu meža nozara, kāda šī te nākotne veidosies, bet redzēt, cik daudz viss ir tomēr mainījies, kļuvis daudz saspringtāks, un mēs esam nokļuvuši gan ģeopolitikas dēļ ārkārtīgi smagā un īpatnējā situācijā, gan arī, kā jūs atcerieties, bija arī pandēmija, arī šī situācija ar vides politikas, klimata neutralitātes dažādiem aspektiem, kas šobrīd ir arī mainās, jo Eiropas Savienības politika, kā mēs redzam, iepriekšējos gados arī ir mainījusies, un šobrīd ir tā, ka ir daudz mēs katru reizi, kad mēs skatāmies, kāds ir atkal teiksim tā, virziens, kas nāk no Briseles, tas arvien vairāk mums liek domāt, kur atrodas Latvija, kurā vietā esam mēs, kur ir šī te dabas resursu izmantošanas aspektu novietojums, kāds tas ir, kādā veidā ir šī, kā daudzreiz pieminēts, ir vairāk ātruma Eiropa, un mēs pilnīgi skaidrs, ka mēs redzam, ka uz mežiem bagāto valstu rēķina, tomēr, lai cik tas nebūtu nepatīkami, Rietuma Eiropas valsts cenšas, teiksim tā, attaisnot savu iepriekšējo, varbūt pat gadsimtu gaitā, veikto šo dabas resursu teiksim tā, diezgan nesaucīgu izmantošanu. Šobrīd ir, un tāpēc Latvijai un šīm zemēm, kas ir, ko mēs saprotam kā Ziemeļa Eiropa un Centrālā Eiropa, arī Austruma Eiropas mežiem bagātās valsts, tās ir tās, kas faktiski iznes šo te vides politiku. Tāpēc mums ir ārkārtīgi nepieciešami gudri zinātnieki, un zinātnē pamatotas domas ir vienmēr tas, ar ko mēs strādājam, jo bez pamatojuma zinātnē, protams, nekāda ilgtspēja nevarētu vispār būt. Un tāpēc šī konference ir veidot tādā veidā, ka mēs skatāmies gan no biznesa uzņēmējdarbības viedokļa, gan mēs skatāmies no sociālajiem aspektiem, un mēs pamatojamies zinātnē. Un tāpēc es arī novēlu, lai šī konference būtu mums vērtīga, sniegtu atziņas jaunas un arī varētu mums iezīmēt to ceļu, kur mēs ejam tālāk. Paldies vēlreiz jums, novēlu interesantu un tādu daudz jaunu iespaidu gūstošu konferenci. Nebaidieties no jautājumiem un novēlu jauku un labu dienu. Paldies!